Ja Dievs mūs ir izglābis, tad tas ir noticis tāpēc, lai mēs kļūtu par viņa evaņģēlija nesējiem. Jēzus saka, patiesi es jums saku, kas tic man, tas darīs tos darbus, ko es daru, un vēl lielākus par šiem darīs, jo es aizeju pie tēva. Un ko vien jūs lūgsiet manā vārdā, to es darīšu, lai tēvs tiktu pagodināts dēlā. Ja jūs manā vārdā, ko lūgsiet, es darīšu. Ja jūs mani mīlat un turiet man uz baušus, es lūgšu tēvu, un viņš jums dos citu aizstāvi, lai tas būtu pie jums mūžīgi. Patiesības garu, ko pasaule nevar saņemt, jo tā to nec redz, nec pazīst, bet jūs to pazīstat, jo tas pie jums paliek un būs jūsos. Jēzus saka, to, ko viņš darīja, arī ticīgie svētā gara spēkā darīs. Ja mēs ticam, mēs varam darīt to, ko darīja Jēzus. Mēs varam uzlikt rokas un slimiet savu ar mums svētā gara spēkā tiks dziedināti. Mēs varam pavēlēt problēmai un tā aizvāksies. Mēs varam pavēlēt ļaunam garam un tas aizies. Tālāk Bībelē mēs varam lasīt. Bet aizstāvis svētais gars, ko tēvs sūtīs manā vārdā, māca jums visu un atgādinās jums visu, ko es jums esmu runājis. Paldies Jēzum, ka viņš lūdza tēvu un tas mums sūtīja palīgu, svēto garu. Bez svētā gara mēs neko nespētu. Tālāk lasām. Tā kunga gars ir uz manis, jo viņš man ir svaidījis sludināt prieka vēstu nabagiem, pasludināt atsvabināšanu uz cietumniekiem, akļiem gaismu un satriektos palaist vaļā. Lūkas evaņģēlijs 4:18. Tas pats spēks, kurā staigāja Jēzus Kristus, kad viņš bija virs zemes, kad viņš bija vienlaicīgi cilvēks un vienlaicīgi Dievs, piemīt katram ticīgam cilvēkam, kurš iet un sludina un dara viņa darbus. Tas pats spēks piemīt man, tas pats spēks piemīt tev, tiem cilvēkiem, kas tic. Un apostolis Jānis saka, arī jūs svaidījumu saņemat no viņa, tas ir no svētā gara, un tas paliek jūsos, jo jums nevajag, kad kāds jūs mācītu, bet kā viņš svaidījums jūs māca visas lietas un ir patiesīgs un nav meli, kā viņš jūs ir mācījis, tajā palieciet viņā. 1. Jāņa 2:27. Mūsu ikdienas svētais gars atjauno un dod mums spēku, kad mēs pavadām ar viņu laiku lūgšanās, kad ikdienas lasām un apliecinām Dieva vārdu, kad ejam un stāstam cilvēkiem par Kristu. Ne tikai stāstam, bet veidojam aiz sevis arī mācības, darām to, ko Dievs no mums sagaida un grib, lai mēs darītu. Bībelē citā vietā ir rakstīts, tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami tēva, dēla un svētā gara vārdā. Tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules pašām galam. Mateja evaņģēlijs 2:8, 19:20. Arī šodien Jēzus ar svēto garu dod mums spēku un varu mums viņa mācekļiem, kas pilda viņa lielo pavēli, kas veido aiz sevis arī citus mācekļus. Un tālāk lasām, un paaicinājis savus 12 mācekļus, viņš tiem deva varu par nešķīstiem gariem, tos izdzīt un dziedināt visas sērgas un slimības. Mateja evaņģēlija 10:1. Nekas jau nav mainījies, jo Jēzus Kristus vakar un šodien tas pats ir un mūžīgi. Daudzkārt arī mūsu lūgšanas efektivitāti pastiprina gavēšana, jo Bībelē ir teikts, šī suga citādi nevar iziet kā vien ar lūgšanu un gavēšanu. Marka evaņģēlijs 9:29. Ja Dievs mūs ir izglābis, tas ir noticis tāpēc, lai mēs kļūtu par viņa evaņģēlija nesējiem. Jo citur Bībelē ir rakstīts, bet jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis par jums, jo jūs būsiet mani liecinieki kā Jeruzalemē, tā visā Jūdejā un Samārijā līdz pasaules pašam galam. Mēs lūdzam, un svētais gars mums dod spēku, lai mēs kļūtu par Kristus lieciniekiem. Vispirms Jeruzalemē,
Tas ir vietā, kur mēs dzīvojam, Rīgā, tālāk Jūdejā, visā Latvijā, tad Samārijā, Eiropas Savienības valstīs un līdz pasaules pašam galam, visā pārējā pasaulē. Ja mums būs personīgas attiecības ar Svēto garu, un ja mēs centīsimies ik visā līdzināties Kristum, liecināsim, veidosim aiz sevis mācekļus, tad 100% Svētais gars mums dos svaidījumu savu spēku, jo to viņš mums ir apsolījis. Un centīsimies darīt visu, un es ticu, ka mums viss izdosies. Kunga Jēzus Kristus žēlastība, Dieva mīlestība un Svētā gara sadraudzība, lai ir ar jums visiem. 2. Korintiešiem 13:13. Un lai Dievs jūs visus bagātīgi svētī.